Ai, vecais! Ej, noš, nopiec! Un tad trasē ir Solītis, viņš nokarojās. Viņš nevar nabas pastāvēt, ja kreisi. Met zemākā, ev! Tātad tagad Sītais nāk uz pērni, jā? Sītais brauc kopā ar Mazo, kur cēls mazais laidīs no aizmuguras ar savu braucamo un papiņš, kā saka, pa priekšu savēju. Tā traktors mēģina. Nav viss tik vienkārši. Jā, mums 6 rati. Un pēc tam 103. numurs brauc uz starta. 103. mums ir Skanija Sabacins. Tās būs 103. numurs mūsu nākamais. Tur nav vadītājs, ir vadītājs, jā? Kaut kādi jau uzmanīgi. Negaidīt. Ja neieroči tajās risēs, ko es tās izdarīs tūlītē, tad neizbārdam vajadzam. Viņam būs interesantāk lejā braukt. Yes! Jā, Polaris, tas ir kaut kāds paši apmetnieks rītīgs, ka es domāju, ka viņu Redzēsim tādas ķēdes beidzot darbībā. Nu, davai mazāk. Vecpiebalgas kompānija rakstīts uz durvīm. Kaut kāda reklāma varam ātri izstāstīt. Telefona numurs ir. Tātad, ja vajag, var piezvanīt un noteikti kaut ko labu sarunāt. Laika mazais ķipars laiž augšā kalnā. Nu, varētu teikt mazais panks. Mēģinās tikt vismaz kaut kur. Redzēs, cik viņam naski tas viss notiks. diezgan nabas ziepēs bija iekoties. Uzgavilējam, mātājā! Mazais mālācis! Jā, vēl viens jaunietis, kuram ir 9 gadi. Jā, vienam bija 8 šodien, tātad 2 9. Tātad mums ir, kā saka, jaunā paudze aug. Kā pirmais prasējums dodās John Deere traktors. Mierīgā, garā. No, varat likt likmes, tiks līdz galam vai netiks? Domāju, tiks līdz galam. Nu, līdz vakaram tiks. Pagājušajā tika? Ja godīgi, tad es neatceros. Teikšu, kā ir. 4x4 bloki Skaties, savu. reku trešdaļa kalniņiem ir. Vēl tagad tikai. Jā, tas ir John Deere traktors ar ķēdēm. No, ar ķēdēm taču vajadzētu tikt līdz kalna galam. Jums otrais pusi. Šķiet, ka pagājušajā viņš piedalījās bez ķēdēm un šodien viņš piedalās ar ķēdēm. Tā kā tur tā atšķirība un... Gan brīva, laikam. Viņš ir sagum, laikam nelasīja. Traktors, kā mēs zinām, nav nekāds ātrais transporta līdzeklis, bet... Jā. Ir! Līdz galam ir. Un laiks arī tiek diktēts. Tas gan varēs brutālajā uzrāpties līdz augšai ilgā laika periodā. Nākamais uz starta 6 riteņu Skanija. Smagais auto ar 6 riteņu cietiņu un arī aprīkots ar latraktu ķēdēm. Un tātad, ja jums ir nepieciešams ķēdes, tad skatieties ķēdes.lv. Vairoks jau viņam ir Nu, un šī te braucamo noteikti ir jāatbalsta ar kārtīgiem aplausiem un ovācijām. Visiem Viņi nestūrējās. Tad uztaisīt kārtīgu troksni! Laikam nebūs izvēlēts pareizais pārnetums. Rāpjās lēnā, Zemē aizvirsies un tik nāc. Bet tu pozitīvi noteikti, kā cerīgi ir vienīgais. Diez vai ar tik mazu ātrumu. Nu, skatāmies. Tiks, līdz rītam tiks. Šis ir brīdis, kad varam likt likmes. Cik tālu tiks, vai tiks, netiks. Kas notiks tālāk? kāds pēc viņa paliks rīt. Sāk uz vietas viss tās ņemties. Nē, ir viens priekšā. Līdz zemē jau var aiziet. Tur jau tur, jā. Pēc skanījuma mums beigas demonstrēt karsiešanos, tāpēc tam nākamais aparāts uz starta būs G-Proto, kur pie stūres ir gailītis. Nu, nevajadzētu viņam braukt. Varbūt viņš uzbrauc tādu. Klasīt.
Te tikmēr varam redzēt, ko šīs te latrais piedāvātājs ķēdes nozīmē. Tātad es noņēmu mašīnu, jau principā bija pilnībā apstājusies, jau bezcerīgi iekļuvusi, bet šobrīd mēs redzam, ka vienkārši rāda lēnām pamazām šis automobils skarpās augšā pa kalnu. Tas nozīmē, ka bez ķēdēļ jau būtu vai nu ierasties vai griezies kristīt, bet šobrīd mēs palēnām iet uz priekšu. Tā kā iet uz priekšu, jūs ziniet, kur meklēt saķēt. Ķēns lēnām, jā. Traks lēnām pa maliņu. Mēs, vai tiks līdz galam? Nu, tā baigi lēnām, pa centimetram, bet iespējams, ka tiks līdz augšai. Nu, pagaidīsim, paskatīsimies višķiņ. Šeit atkal starp lausmā jau cits braucamais. Ar džekiem tur augsti nav? Nē, silti, kentri šandē, kāpēc tas nav? Jā, ja viņš tā tīška, tur viss liek, vai ne? Nē, nu, jā. Ko tu kāpēc nepierodi, ne? Tā gan ir, jā. Šitas tāds baigi interesantais braucamais. Baigi. Jā, tiešām savā mašīna mums lēnām karpās augšā. Un uz startajā nākamais ir tāds īstenībā diezgan monstros aparāts. Tas skaņas izpautās, ka vajadzēja būt kādiem 8 cilindriem. Tad ir izpār. Viss sataisīts bez un purvu braukšanas autosportā. Tieši to nesīs kāds profīlē, ja to tādu, jā. Tā kā vīri varēs patīk kaut kur. Ne Tagad gan laikam norekās. Jā, viss. Sveicināts! Man liekas, ka tiešām visur var aizbraukt. Kas zinēja vienā noslēgumā? Es negribētu lejā tagad apgrītā situāciju. Redz kā. Nu labi, līdz augšai tiksiet. Līdz augšai tiksiet. Zaras, nu labi. Tas ir čai, kas zinājis, tad, principā tas bija viens no jaudīgajiem zinējiem, kas bija vispār pieejams Padomju Savienībā vieglajās mašīnās, tur bija 5,5 litri. Kaut kāds tur, nezinu, 160 virsspēku laikam standartā kaut kas tāds. Līdz ceļgaliem. Tagad esot 220, tā kā, nu jā. Tas ir labs rezultāts pēc Čaikas motora. Viņš vēl trika prasītas. Nu, izzināt, nebūs ko darīt. Te domā, kāds puslīgs tur mest? Stīga iebrauc. Principā monstrs ir devies trasē. Citu vārdu šeit nav. Tādi ir mastot nekā rācītīs. This is a Čaika. Tas tu necēl. Vai tu jāsarās tādā traktoru rīdīgi, ka iemērot? Spriežot kārtas saraksts, Dakāras rallīrei piedzīvojas auto, nu vismaz tāds ir rakstīts. Mitsubishi Pajero. Ar visām petardēm tūlīt ies gaisā. Wow, skatamā jau lec no mašinās pa laigās, zingā. Rallīreida automobils arī ar visu Latvijas karogu, visām citām lietām, petardēm un visu pārējo dodas šobrīd kalnā. Kaspar Ābrovo! Pirmais laiks šajā klasē. Jā, būs vēl mūs. Zini, kas tas būs, Mārtiņ? Krāsē! Wow, sniegi pa gaisu! Simtrākais Šķietumā, jeb Jānis Augulis. Kā tur Skaisti, vai ne? Šitas bija labi. Šitas bija labi. Tēmon ir piemērotas ceļa transporta, kas ilglaicīgi tiek izmantoti arī bez ceļu vidē, kalpojot kā
kalpojot papildus vilkmei, standarta aizmuguras as pieciņai un klasiskai pieciņai. Tātad tas ir hidrodrives. Šeit tātad man kravas seglu vilkējs, aprīkots gan ar pilnvietiņu, gan ar ķēdēm, tātad, cik noprotams, man ir vienīgie smagu automobīļu ražotāji, kas piedāvā pilnvietiņu šādiem transporta līdzekļiem, lai tos būtu iespējams izmantot arī būvlaukumos, bezceļa apstākļos, nu ne bezceļa, bet, teiksim, sliktos ceļa apstākļos vai slidenos laika apstākļos. Un tagad skatīsimies, kā šāds te auto var ievarēt kalnu. Pagājušajā gadā ļoti varonīgs šis te automobīlis ceļoja uz gaisiņa lielā Golgāta virsotni. Un vai šogad izdosies atkārtot to līdzīgu? Pagaidām izskatās, ka nē. Nu nekas, mēģinās vēlreiz. Nu pagājušajā gadā taču gandrīz līdz pašai augšai tika. Tur beigās kaut kas būtu skaisti, ja tika līdz augšai. Skatos ļoti daudz, tur galvenā nodarbojās šobrīd ar filmēšanu, nu un šis ir tas brīdis, ko vajadzētu iemūšināt un pēc tam parādīt arī citiem. Vedete il finish augšā, tur, kad tipo... Jā, tātad hidrodrive ir, mēs saprotam, pēc nosaukuma uz dēļa balstīs filmēs. Tā kā diezgan tieši tā kā finish var redzēt un vispār visu var ideāli redzēt. Daudz mazāk nekā klasiskā filmētiņa, teiksim, pirms tam mēs redzējām Scania automašīnu, kurai ir visi neatkarīgie tilti, visi prāt milzīgu lielu svaru, bet šīs te vilkējs ir aprīkots ar daudz vieglāku šo te filmētiņu sistēmu, kas nodrošina, protams, mazāk degvielas patēriņu un arī lielāku krāvnesību, jo, protams, kā komerc paradējumos no svara ir tas, cik daudz var aizvest. Jā, protams, arī izmantojot šādu. Filmētiņa nav nepieciešama konstrukcijas izmaiņas, tātad arī lieliski varētu redzēt, ka Scania automašīnā ir rāmis, ir ļoti augsts pacelts šī te visa krāvas kaste un kābrīne, jā, bet šīs te automobīļos, ko šobrīd mēs redzam trasē, kas lēnām virzās atpakaļ uz kārtu. Tā manam ar otro reizi izdosies ievarēt šo kalnu. Šobrīd gan visi hibrīdu braucēji dalībnieki tiek laist projā no kalna. Un tad mēs varam redzēt viņus laist kāpēc vēlreiz augšā. Kam izdevās pievarēt kalnu, un tas nozīmē tikai to, ka gatavojamies otrajam braucienam. Ja, atgādināšu arī, ka motociklu klases ir beigušās, tas nozīmē tikai to, ka vairs nebūs pusfināla, vairs nebūs fināla. Vienkārši skatīsimies pēc diviem veiktiem. Tā kā reko jau Džonītiem tiek sniegta izpalīdzīga roka, bet, nu, kā saka, ja mazais Džonīts nelaimē, tad lielais Džons brauc palīgā. Un tas tieši šobrīd arī notiekās, ja? Bet izskatās, ka cilvēku spēks šoreiz ir izrādījies pietiekams. Paldies visiem, kuri gribēja nedaudz saslapināties, papredāt pa sniegu un izvilkt ārā Džonīti. Nu jau tur pa to pusi sagandēs tiešā. To vidu viņš atšakāja. Kur tu brauc, tas ir šāds kilometriks, kur tu. Nav, viņš ir pat mazliet. Es tieši izdarīju tās tieši kā, nu, tā sāk ir raust. Tiešā valns paliek. Vienkārši prošpats. 7 pakim laidīsim. No 2 stundas. Tad nākamais braucējs mums gatavojās, tātad tas mums ir Mats, kurš dosies trasē vēl ar vienu ar hidrodrivu. Cerams, ka šoreiz viss būs kārtībā, viss papildījums būs saslēgtas, tātad hidrodrives. Skatāmies, kā tad veiksies šīm te braucējiem, cerams, ka šoreiz tiks pietiekami augsta.
Ne vairāk par to. Prieks ilgi. Lēnām rāpjas. Un izskatās, ka norokās. Laikam acīm redzot, salīdzinot ar pagājušo gadu, tā trasīte ir bišķītiņa citādāka. Līdz ar to ir varbūt nedaudz grūtāk šodien braukt augšā kalnā. Tā kā... Bet es domāju, ka nav ko pētīt brīnumus, tas ir viens otrs arī diezgan iespaidīgi, ka vispār Čauvas Saimu vilcējs var pa šādu te ietēt sliemu tik tālu. Jo, protams, kā neviens jau neizmantos Čauvas Saimu vilcēju tik Saimu pīkani mūru brauksē. Tas ir paredzēts, lai par citādu ceļu labāk tik priekš par krāsākiem ceļiem, lai arī kaut kādās par noliktavu teritorijās un tā tālāk. Tur, kad āgais to attevi. Informāciju pēc jau 23. Jā, 20 pāri 5 aiziet augšā vilciens.